Vislabākā mūzika šeit un tagad Young Line Radio. Young Line Radio. Sveiks, radio klausītāji! Jums šovakar kopā Kristiāns un Andris Rūdis. Jā, kurioza stunda kā reiz, jā. Sveicam jūs ar pirmo kurioza stundu. Vēl nav tāds nekāds mums te dzirdēts pagaidām, jā. Bet šī kurioza stunda sāksies ļoti izdevīgā laikā pēc mūsu mazās panikas weekenda. Jā, mazā panika mums apvērtā šomēnes. Pēdējais trakums bija tās rindas, jā, rindas pie bankomātiem, klusie telefoni, visiem rāda Zviedrijā, visi rāda visu zina. Man arī piedevām, es uzzināju rāda Zviedrijā, kuriem ir paziņas vēl Zviedrijas augstākajās instancēs, un viņi visu zina par to krīzi, jā. Tu jau neesi vienīgais, kam zvanīja vakardien, jā. Man jau arī vakar zvanīja un teica meitai, māsa man ir, jā, bet meitenei zvanīja manai. Kaut kāds draugs zvanīja viņas māsai uz Rīgu no Zviedrijas un teica, ka redz, bankomāti un bankas svētdienā esot slēgti. Viņiem tur tā. Jā, patiesībā es par to nebrīnos, ka bankomāti. Es arī lasīju tādu ziņu, ka sensācija Zviedrijā Svetbank bankas filiāles šodien ir slēgtas. Protams, tā ir svētdiena, jā. Jā. Arī Rīgā viņas nekad nav strādājušas svētdienā, bet tas ir pietiekami labs iemesls, lai veiktu paniku, cilvēkos sētu paniku. Es arī izņēmu savus 20 latus. Dienišķos? Nē, man bija bišķi vairāk, jā. Bišķi vairāk. 7 man bija, ja es izņēmu 20 ar domu tā, lai man no rīta būtu tā naudiņa kaut kādam transportam, bulciņām vai rotonam. Bet vēl aizvien šodien ir cilvēku rindas pie bankomātiem, viņi ir tukši. Cilvēks sēž paniku, pensionāri mēģina veidot masveidu pašnāvības vai ko, jo iedomājies, ka jūs izņēmis naudiņu, pakāsi savu vienīgo naudu krājbankā, nosacīt pakāsis, jā. Tāpat laikā tagad uzreiz pēc nedēļas 2, jā. Un uzreiz ir panika ap nākamo banku, kur tik laipni tevi aicināja, pat sestdienā strādāja, lai nāciet pie mums. Ja? Nākamā varētu, kas mums banka būtu? Danske kaut kā. Spermas banka. Lūdzu, izņemiet savus rezervus un noguldījumus. Ja? Jā. Steidzami. Tāpēc, ka redz, bankrotēšot, jā. Viss aizies pa grunti. Un tad tev plauktiņā stāv, jā. 3. gada decembris, jā. Un viss augošā secībā tā, pa burciņām, jā. Tā, smuki. Pa šito te. Ko tu sāki teikt par klusie telefoni, jā? Jā. Vakar arī bija baigi labi. Tu jau, protams, rindā nestāvēji. Nē, es apbraukāju pāris bankomātus, viņi visi bija slēgti. Lai gan man zvanīja, es sēžu teātrī, man zvana, mīļā māmiņa man zvana un saka, ka fiksi ņem ārā, izņem savu naudiņu no Svetbanka, ja, jo tur tā un tā. Es saku, kas tev to teica? Anta teica, kas Anta ir kaimiņi, ja viņi strādā tipogrāfijā laikam. Ja? Principā nekāda piekļuva tāda informācija viņai nevajadzēja būt. Ja? Es saku, labi, nomierinies, tas pilnīgs viss ir burbulis, sabotāža vai nezinu kas, neņem nopietni. Gulēju dīvāniņā, skatījos televizoru pauzē. Pagāja 5 minūtes, es piecēlos, uzkāpu uz velosipēdu un aizbraucu līdz bankomātam. Protams, ka tu aizbrauc. Es jau savai teicu, tās visas pīles sēža mājās dīvānā, tikko iesildes, ja? Un vēl skaties atkārtojumu X-failiem. Ierakstu, jā. Filmu. Par X-failiem, tur bija Duhovnīs, ja? Duhovnīs vai Duhovnīs? Duševnīs vienmēr. Labi, Duševnīs, ja. Ir vakars, es sēžu mājās. Nē, Gillian Anderson, un tur mēs nekļūdīsimies. Jā, bet Duhovnīs bija. Sēžu mājās surfēju pa kanāli un nejauši uzslēdzu tādu kanālu kā Ruskaja noč. Ruskaja noč? Tā ir tāda erotika, viegla erotika Krievu gaumē, ja. Un tūko tur dublētas filmas, erotiskās it kā. Un tā nejauši 10 minūtēm uzslēdzu, ja vairāk man nevajag. Un tajā brīdī pēkšņi redzu nākamā filma, представляет в ролях 9 духовные. Es ir šokā, es gaidu, es skatos, tiešām, es ar profesionālu interesi skatos to filmu. Drāņķis baigais, ja, sūdīga erotika un sūdīga mākslas filma, bet viņš tur bija, ja, populāra persona, jā, viņš nav slikts. Viņš nav slikts. Šaubu, jā. Lūk, un man bija tā doma par to, kādas klusos telefonus, ja, sarunas, ko cilvēki runā. Un viens, kas man ļoti patika pa vakardienu, stāvam rindā, mums priekšā vēl 50 cilvēki, ja. Pulkstens ir 9 vakarā, līdz veikalam, līdz stopam, jo es arī biju gudrs, es apbraukāju bankomātus. Un vienīgais, ko es atradu, kur bija plus mīnus 50, jā, tas Mārupas bankomāts, Seba, pie domas kā reizi. Tas tev atsūta īziņu, ka tu esi tēvs? Nē, neatsūta īziņu, man iedeva lapiņu.
Jā, Vēl labāk. un viens, kas bija vakara hīts, kas tajā visā bija, tas ir, rītdien tiekamies pie iemaksas automāta, jā? Ne, tā arī būs. Lai gan es pieļauju, ka šī sabotāža ir organizēta no Labklājības ministrijas. Pieņemsim. Padomā, ir bankomāts, tur stāv vīrieši un sievietes, ir rinda. Viņi iepazīstās, veido ģimenes. Tāpat laikā arī integrācija. Tas veicina integrāciju, jo problēma ir viena. Nav naudas, ir krīze. Ja? Gan mazākumtautībām, gan latviešiem. Viņi tiekās pie bankomāta pārunā, visiem sāpe viena. Viņi nekašķējās, jo viens ienaidnieks. Zini, ko tu ar savu sāpi, jā? Pēc dziesmas, ok? Ar sāpi pēc dziesmas. Ar sāpi pēc dziesmas, jā, lai sāpi izdzied kā cits tavā vietā šobrīd, jā. Mēs neesam kā visi, mēs esam kā tu. Mēs esam Young Line Radio. Ko pasmējāmies, jā? Izdziedāja viņš savu sāpi, jā? Savu sāpi viņš izkauca. Bet pārējiem par bankām mēs parunājām, bet tagad lasot dažu portālu, internetu portālu ziņu virsrakstus, mani piesaista šāds nosaukums. Itālijā sievietes protestē pret mačo kultūru. Vainojot pašreizējā krīzē valsts mačo kultūru, ja? Itālijā varbūt tas ir savādāk, bet Latvija arī varētu vainot savu mačo kultūru krīzē, ja? Protams, ka varētu vainot. Kas tam mums cits atliek? Sievietes neaizies, viņas joprojām saka, ka mēs gribam strādāt, gribam bērnus un gribam atrasties valsts attīstības plāna centrā. Tad kur ir problēma? Pri čom te mačo? Es nesapratu īsti, kāpēc mačo, bet skaisti skan. Demonstrācijas par to, Romas centrā nav viens bērnis, tad skaidrs, kāpēc mačo. Kā itāļu vīrieši viņi nobriest ātrāk ir kā, kā dievidnieki. Ar ko tad mēs esam savādāk no viņiem? Redziet, cik gados tev sāk augt bārdi? Man viņi joprojām neaug. Redziet, ja. Viņiem aug un ātri. Saprotu, mačo tēls. Ar ko tev asociējas mačo tēls? Ne? Ar tevi noteikti nē. Protams, ka ar mani nē. Tev kaut viņa aug, vai lēni, vai ātri, bet tu viņu skuj nost. Man ir jāskuj nost, diemžēl. Ja. Pasaka, Dievs jau ieraudzīja bārdu. Redzi, Itālijā tas ir mačo. Pie mums tās nekops bombas, es nevaru saprast, kas ir ar bārdu. Tu neskaties uz mani, jā? Uz tevi. Mačo bombas. Starp citu, tu lasīji, nesen bija raksts tāds, ka... Tu pasties maniem matiem. Ja nemaldos portālā kaut kāds Auglis LV, jā. Auglis. Par to, ka britu porno aktieris atrasts miris Ābša alā. Šo faktu laikam tu palēdz garām, ja? Tad man radās uzreiz jautājumi tādi, ja? Ko britu porno aktieris darīja Ābša alā? Vai Ābsis bija informēts, ka tas ir britu porno aktieris? Ja? Es domāju, ka noteikti nebija. Varbūt viņi bija iepazinušies internetā. Gribu alā LV. Kāpēc ne, jā? Un to varētu varbūt tādu... Gribu alā. Bet to varētu arī Latvijā. Mums ir lapsas, mums ir kas bebri. Mums ir šitie te porno suņi. Šitie te, kā tos suņi sauc? Ne ābšu suņi, bet... Alu suņi. Ne alu suņi. Jenot suņi. Mums ir jenoti, jā. Mums ir? Kāpēc, lai nebūtu? Labi, pieņemsim, ka ir, jā. Tāpat tas tā kā Krievijai piraņas, jā? Ar ģimeni, bet tā normāli nošancē 5 dienas, jā. Paņem ģimeni un aizbrauc uz Alu. Ceļojumā, jā. Uz Alu, piemēram, ceļojumā, ekskursijā, jā. Jā, uzreiz būs akcija, uzreiz pa puslētāk. Palaid bērnu pa priekšu vēl tā, Jā. Pirmā, mana mūža, un tas skolā raksts atcerēja, mana mūža pirmā tikšanās ar Ābsi, jā. Domrakstu. Domraksts. Beigās vēl kāds no plaukta izvalk vecu referātu, 70. gadu, jā, kur Vilkāla vai pie Lāča. Un vienos bērniem tu var stāstīt ģeniāls leģendas par to, kas dzīvo, ja tur bērns zina, ka tur tajā mazajā alā dzīvo Ābsis, jā. Tur priekšā vēl 5 tādi paši. Tad kas dzīvo Gūtmaņalā? Jā, Gūtmaņalā, bet, tur diezgan daudz ko varētu atrast tajā Gūtmaņalā. Gūtmanis, tāds vārds kā tāds Gūtmanis. Gūtmanis. Jā. Skaidrs, no kā alas nosaukums, no tā, ka turēt šos leģendu aptuveni zini, jā. Turā jāzina. Tā mīlestība un tā. Tas Jakubonskis vai kā bija? Jakubītis, Olga. Olga? Ja tu redz, rozē ir Olga. Vai tad Olga viņa bija? Jā. Nav būtiski persona X un vīrietis Y, ja? Vīrietis Y gribēja viņu gūt tajā alā. Drīzāk vīrietis X un sievieti Y. Viņš viņu nodūri, nemaldos, ar zobenu cirtienu, viņa tur galvu tā kā nemirstīgi vai kas bija, nocirta galvu tajā Gūtmaņalā, ja? Un tāpēc ir gūt, viņš vēlējās viņu gūt, neieguva un nocirta galvu. No kurienes tev tāds baumas? Tās nav baumas, tās leģenda.
Kāpēc es par neko tādu nezinu? Es nezinu, kur tu tur mācījies vai kā, ja? 94. Pārdaugava. Es 9. vakarā pa vienu periodu, es visu zinu. Viss kārtībā. Tas tāpat tā kā es satiku čalu vienu pazīstams jau, ja vidusskolā mācījāmies kopā. Nu, vienā skolā, nevis klasē, viņš 3 gadus jaunāk par mani. Un tagad satiku, viņš saka, klausies. Nē, es saku, klausies. Un viņš tā, ko? Es saku, kur tu mācies un tā. Viņš tā skatās, RVģ. RVģ, vau! Kas tad tas tāds? Rīgas vakar ģimnazija. Bet tur nav tik slikti, es tev pieredzi, tas ir pilnīgi ok. Rajons gan tāds jokains. Nu, jokains rajons, jā, rajons, protams, jā. Tāpat laikā, Andri, tu tici pasaules galam? Ticu, jā. Tici man tas vīrs no ASV, šīs vienas no reliģiskajām organizācijām arī ļoti ticēja. Kurš sludināja pasaules galu uz 21. Maiju. Jo noteikti vārdu nezinu. Šī gada vārdu neatminos, bet doma tādu izvērst plašu kampaņu pa visu ASV, ka tā stunda ir klāta, 21. maijs. Viņi atbalstītāji diezgan kuplos tūkstošos pulcējās vienkopus, lai tā kā, sagaidītu to brīdi, kad viņi izdzīvos un pāriet tā kā, tā kā leģendārās filmās, jā. Aizies projām, tā kā, ja izkūpēs gaisā vai kā. Un, protams, ka presa ir ciniska un gaidīja pie šiem pulcēšanās vietām ārā ar kamerām. Iedomājies to šoku, kad viņi nāk no tās halles ārā. Ir jābūt pasaules galam, ja? Un nav. Un tas ir fails. Vai arī tu gaidi, tu zini, 6 no rīta būs pasaules gals, un tad viss rokās sadodās. 3, 2, 1. Nekā. Un tad... Grupa sajūta. Pēc tam šis sludinātājs un pareģis, kurš bija izskaitļojis no ļoti mistiskām kombinācijām šo te datumu, viņš negaida no savas mājas ārā 2 dienas. Es domāju, ka negaida ārā 2 dienas. Viņam ir 80 gadi, ja? Tāds dzīves gudrs vīrs. Pēc 3 dienām viņš iznāca no savas mājas, kur pulcēs preses pie durvīm, gaidīja šo viedo vīru. Un viņš paziņoja, ka viņš ir kļūdījies, laikam aprēķinos, un ka pasaules gals būs kaut kādā oktobrī. Arī tad viņš nebija. Ja? Protams, ka viņš nebija. Nē, tas nebija. Pasaules gals nav persona, jā. Labrīt, jā. Bet ar pasaules galu ir tāda lieta, tu esi ar meitenēm mēģinājis to šādu šo metodi tēmu? Pasaules gals. Nē, varbūt tā ir tāda poze pasaules gals, jā. Harizmu tu ieeji bārā vai kur, un noteiktā brīdī, kad cilvēks, šī meitene konkrēti, vai jā. Puisis, jā, ir jau tavā gadījumā tiešām grūti pateikt. Ir tā labi, tajā stāvoklī, kad tic visam. Un tu saki, klau, pasaules gals, tā kā viss tev nebūs ko nožēlot. Un tad erotiskā zemā balsī, jā. Jā. Pasaules Dārgā, gals. arī būs pasaules gals. Varbūt vēlies nomēģināt, tā. Jā, kaut ko jaunu, jā. Muciņas pozi pieņemsim, jā. Muciņas pozi, jā. Jā, zini tādu pozu? Muciņas pozi stāsti. Jā, tu paņem uzlic kukaragās meitenei, jā. Un tad tu iespraudi. Ko? Tev rādīt vēl vajag? Parādi. Ne jau šeit. Webstreams nav, jā. Webstream nav, jā. Tad rādi droši. Tad var rādīt, jā. Es vidusskolā izmēģināju šito pozu. Pilnīgi unreals. Pilnīgi. Es mēģinu vizualizēt, tāpēc man tādas šausmas izteiks. Tāpēc tāda neveikla pauze, jā. Tad par pasaules galu, jā. Paga, man ienāca prātā ideja, jā. Varbūt, lai autu otrā klausulas galā, jā, ko sauc par skaļruni, varbūt atsūti kādu seksa pozu. Uzzīmētu, jā. Vai arī aprakstītu sīki tā, tā kā... Sīki smalki aprakstītu un uzzīmētu pie viena arī, ja mēs tepat tā saņemsim telefonā, ieiesim, pastīsimies, jā. Ko varētu, piemēram, seksa poza, kur varētu tā kā, bet aprakstīt lūdzu tā, kā jūs to darītu fizkultūras sportā, valsts eksāmenā sportā, kad jums ir jāaprakst iesildīšanās, ja tur labo kāju paceliet tādā leņķī, pietupieties, 3 reizes apgriezies ap savu asi, jā. Principā tā, ja stāv 2 cilvēki ierindā, pasaka tur sveiki cilvēki, uz labo, viņi tur pagriežās un saka tā, labā kāja augšā, kreisā roka uz priekšu, un beigās ir jāsanāk tai pozai, ja? Ādamam bija 7 dēli, jā. Visi dara tā? Jā, Ādamam bija 7 dēli pozi, jā. Visi dara tā. Jā, saka, Ādamam bija 7 dēli. Pats vēl labo kāju? Marijai bija 7 dēli, netiek dzēri, netiek zikas tēvs. Labi, uz šīs depresīvās noceri ejam tālāk. Man ienāca prātā viena tāda doma, jā. Ja tu nedzirdi šo džinglu, tieši šo džinglu, jā, kur tiešām neviens nedzird, jā.
bet pārāk daudz mēs runājam, jā. Mēs neesam kā visi, mēs esam kā tu. Mēs esam Young Line Radio. Nu, tad mēs esam apakaļ, man liekas, jā. Mēs esam apakaļ. Un par šiem maziem uzspēlējām. Mēs neesam kā visi, mēs esam kā tu. Mēs esam Young Line Radio. Mēs esam, jā. Mēs esam, un ja jums ir kāda ideja, kas mēs esam, droši sūtiet šurp. Labāk nesūtiet. Turpiniet teikumu. Mēs neesam kā visi, jā. Mēs esam. Nē, tu jau, protams, esi gudrs un tā, jā. Bet uz kurien, lai viņi to visu sūta? To jau neesi pateicis. To es neesmu gan atzinies. es arī neteikšu. Paklusēšu bišķīt. Jurkāns. Skatos uz Jurkānu un brīnos, kā viņš vēl dzīvo. Bet viņš ir gudrs vīrs. Gudrs vīrs, jā. Atstāja nedaudz ciniski iespēju, bet tādi nu, tad, tie ir grūtups. Grūtups, jā. Grūtups, Jurkāns. Protams, ja no rīta grūbi sēd, tad, protams, būs grūtups. Īstie sūrie vekši. Un man tāpēc viņi simpatizē. Simpatizē? Jā. Tā kā man te pateica Mārtiņš. Nē, nevis kā vīrieti, bet kā cilvēku. Pa šito te, kur es skatos uz skolu un redzu mazus bērnus, jā. Tev patīk mazi bērni? Tas ir info@ YLR, jā, .lv, tad sūtiet kaut kādas seksa pozas, un pie kā mēs otru palikām. Kas bija otrs, ko tu skaties? Apraksti, seksa poza apraksti, jā. Seksa poza apraksta visam, un fotogrāfijas arī klāt, jā. Tātad, gaidīsim. Es lasu, lūk, arī, kad X Factor šogad uzvar jaunās Spice Girls, jā. Ir kaut kāda meiteņu grupa, Little Mix, arī tieši 4 meitenes. Tas tā kā jaunais Spice Girls, jā. Diezgan glīti un izaicinoši tērptas, jā. Un tā ir meiteņu grupa. Lūk, šādi bildīti, jā. Tāpat laikā mums pašiem latviešiem ir bijuši puišu grupa Mikseri bija, vai ne? Viņi nav no Sanktpēterburgas. Kāpēc tā domā Sanktpēterburgas? Viņas parasti tā izaicinoši izskatās. Labi. Mikseri, jā, bija tāda grupa, mikseri, jā. Vai tu mācēji kādu mikseri kustību? Nu, tur bija horeogrāfijas sakot, visādi. nē. Horeogrāfijas laikam palika un kostīmi mainījās, jā. Man tajā laikā bija cits aktīvs grupas, Beastie Boys, pieņemsim, jā. Un es tagad tā domāju, ka es nesen skatījos tādu raidījumu, neatminos nosaukumu, un tur uzstājās Dobeles zemessargi, ja? Nu, ar veco Reiniku ierindā. Pagad, tie dziedātāji, jā. Jā. Varbūt tie ir mikseri pēc pāris gadiem, tā kā, jā, izaugušie. Viņi tādi cienījami kungi formās, arī puiši. Tā ir vīriešu grupa jau. Jā. Tā ir vīru grupa, īstā vīru grupa, jā. Dobeles zemessargi, puišu grupa latviešu gaumē. Kam viņi ļaušies? Ļaušies? Jā. Es īsti nedzirdēju, pa ko tu runāji, es te biju iedzinājies citās lietās. Nu kā, ir puišu grupas, jā? Ir puišu grupas. Un ir vīriešu grupas, Dobeles zemessargi ir vīru grupa. Ne jau zēni, protams. Nu, protams, jā. Un ir domājis, ja viņi tajās skaistajās cēlijās zemessargu formās, šie, dzīves gudrie vīri vēl dejotu, tā kā mikseri kādreiz, nu tā. Kas bija tā... Dejas tās bija jauns paveids kaut kāds, kur tu kusties roka pāri galvai 3 reizes, ja, un tā kreisā kāja pacelta pozā 90, ja. Kas tas bija par Toniks? Tektoniks, jā. Bet kāpēc tektonika, padomā, ir tektoniskās plātnes, ja? Jā, skaties, vakar varbūt raidījumu. Ne, kas kustās un veidojās tā kā zemes rīces un šis tas tāds, ja? Drīz pūtīs. Zemes vibrācijas. Tektonika. Un kāda ir saistība šīm te kustībām, ja, nu šīm te? Tieši Dobeles zemessargu zina... Mēs te aizgājām. Zemes-rīce, Dobeles zemessargi un tektonika, ja? 3 ļoti labi apvienojams lietas, manuprāt. Ļoti apvienojams. Smukais. Kamēr skanēja dziesma, esmu uzkāpis uz savu virtuālā interneta dēļa, nevis korķa, ja? Un iesērfojas atkal kādā mājaslapā, kas saucās, tāds kaut kāds auglis LV. Formā, jā. Auglis LV. Un lasu virsrakstus, ja? Pie lasītākiem. Tātad šobrīd lasītākais raksts ir Reiniks atkal iesmē par Lieni Kendiju. Ha! Vienkārši ha! Vai arī... Šis nebija smieklīgs. Okay, labi, nākamo. Šomase pārliecināta par mātes nevainību. Ne... Tas var būt, protams, savādāk nekā es iztēlojos, ja? Bet es negribu pat lasīt, ja es nelasu rakstu tālāk. Ja? Man pat trūkst vārdu. Jā. Vai arī rakstīņš Millers kritizē talantu seksa skandālus, un nākamais raksts Didzis, mums nav pa ceļam ar Milleru.
Tātad Dīdzim ir bijis kāds skandāls. Noteikti, bet mēs par viņu neesam dzirdējuši. Vai tu nojauti, kas ir Dīdzis? Dīdzis man liekas, ka no akadēmijas te patās. Jo es zinu, Leļos ir Santa Dīdžus, bet tas ir Dīdžus, jā. Un viņai vīrs ir Bikšus. Jā. Kas ir Dīdzis? Tas ir uzvārds vai tas vārds? Es nezinu, man ir noteikums šajā te auglī, es nelasu tālāk par virsrakstu. Tālāk par virsrakstu. Jo virsrakstu jau vienkārši nones Pauri, jā. Protams, ka nones Pauri. Man arī nones Pauri. Klausies, tev uzvārds ir Andris vai Rūdis? Un tad lielā macība skaties uz to cilvēku, kā var būt uzvārds Andris. Rūdis. Vai arī, tu zini, kas ir Dīdzis Bordo? Bordo. Dīdzis Bordo. Piemēram, tas ir Dīdzis Bordo krāsā ielīdz, jā. Jo redzi, Breds Pits izvēlas Dīdža Bordo frizūru. Dīdzis Bordo. Viņš bijis Latvijā? Laikam, droši vien, jā. Kaut kā nav manījies satikt viņu. Nav gadījies. Jā, kas tev tur vēl interesants ir? Tā, par to nevainību, jā. Un atgriežās LNT talantu šovā, lai viņi tur arī paliek. Gustavo atklāja savas bārdas noslēpumu. Gustavo bārda, tas ir tā kā džinam. Tu izrauji vienu mateģu, nevēlies vēlēšanos, jā. Viņš laikam sako līdz mūsējiem hokejistiem, jā. Dināmiešiem. Un kopā ar viņiem tad daudzē bārdu. Pultiņš noķer zelta zilteņu, jā. Un saka, ko tu vēlies? Jā. Es surfoju. Surfoju, jā. Cik ilgi Stenzinieks, tas ir sūdīgi aktieri, to es tālāk pat negribu lasīt. Es pat negribu pieminēt tavus vārdus. Šausmas. Briesmīgi, vai ne? Ko tu viņš pats labi ir izdarījis? Edzi, nopludina Marka Zuckerberga privātos foto. Kas ir Zuckerbergs? Tas ir Facebook dibinātājs. Kāda vēl filma bija? Filma. Tur bija filma, tajā filmā Justins Timberlakes arī spēlēja, jā. Tas bija tas Office? Ne jau Office, tas bija, Facebook. Facebook, jā. Filma par to bija, jā. Kad? Gadus, 2 atpakaļ. Ļoti. Tā jau veca filma ir. Veca filma. Bet kā tu liekas, man liekas brīnišķīgas idejas ir tās, kuras rodās. Man rodas iespējas lasot, piemēram, ko tā paša Apple dibinātāja biogrāfija, kad visu kaut kādā narkotisko vielu iespaidā, jā. Nezinu, tur LSD, tur redzēja brīnums, runā ar paklāju, vai arī kaut kādā marihuāna. Runā ar paklāju. Tas ir otrajā rītā runā ar paklāju. Un nesen lasīju, ka Ozolnieku pagastā vai novadā, kas tas tāds ir pieņemts aizliegums administratīvais smēķēt uz balkona. Bet ko smēķēt? Cigaretes. Marihuānu. Tas jau nav minēts. Jo it kā marihuāna Latvijā ir aizliegta, ja? Tāpat laikā var atrast kaut kādus šamaņu veikaliņus mistiskos un arī iesiet tabaks namā vai jebkurā cigarešu bodē un var nopirkt lielos garos tinamos papīrīšus. Tā kā. Es pats smēķēju tinamo tabaku un neesmu rādījis tos garajos, tā kā tītru mango tabaku, piemēram. Ja? Bet tas speciāli, lai tev noķertu policiju. Un teikt, jaunais cilvēki, kas jums tajā bongā? Arī bongus, brīvi nopirkt, ja? Mazās pīpītes. Un visādus tus rasta pričendāļus, ja? Jā. Marihuānu? Nē. Žēl. Bet es zinu, ka alkohola, kontrabandas alkohola, piemēram, viņi iznīcina, lejot tur kanalizācijā, ja? Jā. Un tiem lējējiem nabadziņiem ir jāpūš trubiņā pēc tam, Lējējiem, jā. Tu lej kanalizācijā alkoholu ļoti labi, ja? Mums vajadzētu tev aiziet, tur jau trekteri stāvēt. Kur dedzina marihuānu? Kura viņu svili ir atņemto? Varbūt tas ir jāuzzina. Kur var elpot vienkārši? Viņi elpot un kā? YouTube arī var atrast vienu burvīgu klipiņu no ziņu sižeta kāda, kura Afganistānā, brašašie zaudāti. To es redzēju, svilina marihuānas lauku. Tur lauks milzīgi zaļa plantācija. Milzīgi plantācija, jā. Tas ir ļaunums, viņš ir jāiznīcina dedzinot. Ļaunums. Un dedzina, pašiem jau jautri viņiem tur, jā. Protams, ka jautri. Pamēģini tu bez gāzmaskas, bez nekā tur padedzināt. Bet viennozīmīgi, tas ir ļaunums. Narkotikas ir ļaunums. Vai ne? Jā, tāpēc, Vienīgi holandieši to vēl nav sapratuši. No tām čalim tur ir augstāk par visiem, ja, jo viņš ir augstāk par visiem. Ja. Jā. Un es dziesmas laikā braucoju Twitterīti un lasu sekojoši. Igors Prokofjevs ir ietvītojis. Kas ir ietvītojis? Igors Prokofjevs. Šādu vārda, rīcības brīvība un demokrātija ASV ir nonākusi jaunā līmenī. Militāristiem ir atļauts seks ar dzīvniekiem. Ja. Ak, Dievs. Nevis saka Dievs, ja. Bet feini, Mē. Mū. Tev nepietika, ja, tad, kad iedod sievietēm vārdu brīvību, ja? Un tagad viņi saka, mums ir dzimuma līdztiesība, ja? Sīst uz ielas, tu viņai nevari. Tu tā nevari runāt. Šobrīd ir citi laiki, tu nevari tā teikt un runāt. Es parādīšu citus laikus. Labāk pasties, ko mums ir iesūtījuši rekordi daži cilvēki, ja?
Uz lapas nekas nav rakstīts. Rudi, ir lieta tāda, ka, piemēram, tu neesi ASV militārists, viņiem ir atļauts ar dzīvniekiem, ja? No. Bet, Jā. es zinu, ka tev patīk ar ķirbīti. Ar ķirbīti. Jā, man te ojādas pauzītē, pačukstē dziesmas laikā, ja tā vienu seksa pauzi jūs tā kā tādu kuslu uz to sūtīšanu, ja neko nevarat izdomāt, tad ojādas man ieteica. Es tikai nesapratu, vai tas bija uz ķirbja vai ar ķirbi, bet seksa pauze ķirbja poza, jā. Un? Nu kā un? Nu tāpēc tev saka, viņš nepaspēja, viņam vajadzēja skriet uz ierakstu un nepaspēja man izstāstīt to, tāpēc, mēs varētu iztēloties, ja? Nē, tas varētu būt tā, ka tu nododies mīlespriekiem ar tādu šausmu pilnu sejas izteiksmi, tā kā Halloween ķirbim, ja? Vai arī tā blakus gultais stāv ķirbis, ja? Vai zem gultas ir ķirbis? Bet zini, kas atkarīgs no ķirbi! Ķirbja izmēra, es tieši gribēju teikt, pa ķirbja izmēra. Iedomājies, un kā viņa radās? Bija pelnuršķīti, ja? Bija. Pareizi, viņai taču bija izmainām kuplī baigā. pasakas sākumu, ja? Izmainām. Pūkstens ir 11.50, kaisls pārdienotais princis, ieskrien viņas karietē, un viņas sāk nodoties mīlespriekiem, ja? Un skan Viagra fonā. Pēc tam, pēkšņi, saka, tur ping, ping, 12, ja? Uzreiz Un kaislas brīdī viņa attopās ķirbī. Un tā radās seksa pauze ķirbītis. Ķirbītis. Kur vilk žurkas? Žurkas. Skaisti. Nē, bet zini ko? Otra kāda bija? Un otra bija Zboku pripjoku. Latviskais tulkojums, kāds varētu būt tam? Spraud no sāna. Tā teikt, latviski, jā. Tā kā flashu kompi. Jā, no sāna vienkārši paņem. Nevis vienkārši no sāna. Tik vienkārši tas nav iespējams, jā, no sāna. Kuram tad normālam cilvēkam, no sāna? No sāna, jā. Tāpēc ir 90. Es tādu pozu nemaz ieņemt nevaru, jā. Kāju pacelt. Tu vispār ieņemt nevar. Tas ir baletdejotāja. Tā ir baletdejotāja poza. Točnu zinu. Par baletdejotājiem kuši, ja es esmu veselu vienu gadu nomācījies Rīgas choreogrāfijas vidusskolā. No baleta neko nejēdz. Un kāpēc tu nezini tādu pozu? Zboku pripopu. Nevis popu, bet pripjoku. Bet iedomājies, vīri ņem iekšā šobrīd un raud, jo ledus uz ūdens turpiem nav pat tas minimālais, ja? Un cik Latvijā tā blitkotāja kultūra. Jā. Es citur pat Eiropā neesmu redzējis sniegu, varbūt tāpēc arī neesmu redzējis blitkotāju. Aizbrauc uz grobiņu. Tur tev būs sniegs, blitkotāji vēl nebūs. Bet viņi skums. Apladojas bišķīt. Viņi skums, lai gan patiesībā arī blitkošanā, it kā tas ir, viņi tas smaržo bišķīt pēc zivīm, viss tāds smaķels, ja? Bet tā ir ļoti erotiska nodarbošanās. Urbi, to lielu urbi, ja? Aizej no rīta, jā. Strādā. Ar rīta kafiju tādu smuku tādu 2 krūzēm, tāpēc, ka otru pēc tam nepaspējas uztaisīt, jā. Termos vecais krievnieks jau sen jau ir izjuts. Ko tad tu vairāk? Naudas jau nav, lai paņemtu nopirkt jaunu termosu. Tu ej 2 kafijas krūzēm. Rokā. Un te domājies to rīta romantiku. Ne, rīta romantika ir tāda, ka vienbrīd man bija paradums no rīta uz darbu doties ar stikla kafijas krūzi. Man no tālu jāiet minūtes 15. Kas tad tev tur? Un cilvēki uz mani skatās, kā uz nedaudz jukuši, ja? Jo man nav tas narvesena celulozes izstrādājums. Celulozes. Bet man ir normāla stikla krūze un cilvēki blēņš uz mani baigi dikti, ja? Kas tur iekšā, ja? Polšiņš rīta vai kas, bet ne, tikai kafija. Jā, to jau tu tikai pats zini. Un tā ir nenormāla māja, ja jūs ejat divatā, tas rada uz ielas tādu mājīgu ģimenisku sajūtu. Jā. Un varētu, piemēram, katru gadu, bet to vai tad vasaras pavasara rītā, kādā 27. aprīlī, piemēram. No rīta, tāda diena, kad iziet visi mūsu radio klausītāji ar kafijas krūzēm uz ielas, un tā. Bet šo te varētu uztaisīt par, kas tas bija? Flashmobs. Flashmobs. Tā kā bija bankomāta. Autobusā iedomājies, visa kafijas krūzēm stāv. Skaisti. Un tikko pa bremzēm uzsit, tad ir... Hopā! Saskandina. Ļoti smuki, feini, jā. Kad tu pēdējo reizi biji teātrī? Šīs jautājums mani nogalināja uzreiz, jā. Kad tu pēdējo reizi? Es tā kā inteliģents cilvēks, jā, es jau katru dienu uz teātrēju. Nē, bet tā, kā skatītājs. Tā kā skatītājs? Jā. Laikam uz Drakulu, uz Daili. Tā bija feina ludziņa. Feini, jā. Tur bija vilcāni muziciņi, jā. Bet žēl, ka noņēma vairs nav. Vairs nav? Vairs nav. Vai kāda bēda? Žēl noņēma, bet tiešām tas bija patīkams iestudējums. Tāpat laikā braucu, kur tā paša Dailas teātri mīļo. Jā. Šodien garām. Un redz milzīgi plakāti. Mazā un kameras zāle, laikam 2 pirmizrādes. Ar diezgan tematiskiem un līdzīgiem nosaukumiem. Viens ir Dullais, ko Eiha laikam iestudēja. Dullais. Eiha? Paraugoties uz viņu, jā. Dullais, jā. Jā. Un Timrota pasaka par Vērdiņu. Vērdiņa tēma ļoti aktuāla, jā, tāpēc, ka tie, kas atbrauc tagad no Anglijas,
Viņiem ir tādi vērdiņi kartēs. Jau klausies, tu vari aizdot kaut kādu naudu. Pagā man ir vērdiņš, ko tu gribi? Vai tu vari saukt to vienu naudas vienību Latvijas par līdzekli, ja? Līdzeklis, jā. Piemēram, viens līdzeklis, viens alus, ja? Jā. Veikali, viss par līdzekli. Tā. Labi, piedod, izsitām no tēmas par izrādi, jā. Jā, par izrādēm. Un ņemot vērā visu to banku sabrukumu, ekonomisko vaiprātu un visu psiholoģisko baumu līmenī, tad man tiešām šīs izrādes likās ļoti uzmanētas un ļoti laikā. Dūlais un pasaka par vērdiņu. Tā tāda burvīga, kas skalbem, jā, pasaka bija. Par vērdiņu? Jā. Es skalbem, bet par vērdiņu bija tas pirtnieks Ansis, kuram bija... Tu man tagad neatstāst izrādi, jā? Nē, es nezinu to izrādi. Es arī nezinu. Bet burvīgs bikses, tu velc ārā no kabatas un visu laiku tik, cik vajag. Un kas mums ir? Tu ieliec roku kabatā, čaukstoši papīrīši biļetes, jā? Neviena paša vērdiņa nav. Par naudu un sports. Nauda un sports, mana asociācija ir tāda, ka nesen, kad mūsu KHL komanda, ne mūsu, bet Čehovas Viķāzi, jeb šie Čehovas bruņinieki, nedaudz izkāvās spēles beigās, kā parasti parādīja tā kā vēstījumu uz nākamo spēli nodeva Minskas Dinamo komandai un Minskā spēle, un no tribīnēm sāk lidot monētas viņu virzienā. Tāpat laikā varbūt kļūdos. Viņi sametās ceļā. Bet, manuprāt, Baltkrievijā monētu nav. Apgrozībā. Bet zaķīši viņam ar vairs nav. Tur jau monētu viņiem nav. Tāpat laikā uz ledus lido monētas. Tātad cilvēki tur iet uz hokeju, ņemot līdzi monētas. Kāpēc? Tur es tev nevarēšu rast skaidrojumu. Un tas pats Čehovas Viķes, vienkārši burvīgi. Man mīļa komanda, mīļa tēma. Ja? Vakar spēle pret Rīgas Dinamo. Protams, beigās tur. Kā jau vienmēr, katrā Viķas spēlē. Latvieši tā kā tādos dziesmu svētkos pateica to, ko viņi Mešparkā laikam neatļautos pateikt, jo skandēja 12,000 pīdārasi, skaisti, ja. Skandēja, un beigās tiešām nesmuki uzvedās. Pēc spēles preses konferencē Viķas treneris neko jaunu nepateica par to, tikai to, ka tiešām, bija labi aizraujoši hokejs un tiekamies nākamajā spēlē, viss, Ronas ļauna, neglabā Ronas ielec āliņģi. Un arī intervija ar Miraci, kas ir viens no retajiem kaušļiem, kas Viķezem palicis, jo pārējie divi tika diskvalificēti uz labu laiciņu. Jau iepriekšējās spēlēs, jā. Un viņš saka, man ir vienīgais, mana loma komandā ir pretinieku iebiedēšana, jā. Čalis ir tāds krietni būdīgs, tāds zdarovīgs čalis ar izskūtu tā kā tādu grebeņīti. Noteikti cilvēki redzējuši šo bildi, jā. Tāds ekstravagants tipiņš, jā. Un tiešām, ka viņš norauj to ķiveri, tā var nobīties, jā. Un tāpēc viņš ir kaujās, viņš jau negrib kauties. Un tu tāds zviedru galds uzklāts. Viņš biedē, nomet ar to savu frizūru. Mēs pretī varētu likt, piemēram, Mārtiņu Sipulu tādā budeļu dzērves kostīmā uz soliņu, jā. Biedē pretinieku, jā. Vai Ankipāns tādā vilkādu apsazies uz soliņu, jā. Jā. Buratīno, kostīmā. Buratīno kostīmā. Bet ar nūju degunu vietā. Ar nūju, jā, vai saldējumu konus kā reiz. Nākamā pērle no virsrakstu ziņā no TVN šoreiz. Ja Saskaņas centrs aiziet pa Ušakova ceļu, tad viņa aiziet pa Skuju taku. Godīgi sakot, ko tu ar to saproti? Es saprotu to, ka kāds viņiem ir novēlējis taipus saulē būt. Taipus saulē, jeb arī, ja aiziet pa Ušakova ceļu, tad viņi aiziet pa Skuju taku. Ušakova ceļš, tā kā krusta gājiens, kaut kas līdzīgs. Viņi aiziet kaut ko izvadīt, noteikti. Tā kā ir Miera iela, Brīvības iela, jā, Zigfrīds Andmērovics bulvārs un Ušakova ceļš vienkārši. Ušakova Skuju takas iela. Skuju takas iela, jā. Viņš jau priekš un kājas skuiņas, tā kā kāzās, kāzās lapiņas kājas, Ušakovs ir skuiņas kājas, jā. Jo Ziemassvētku laiks taču, jā. Advent. Varbūt tu esi redzējis to burvīgo, burvīgo provocējošo klipu, kur, esmu redzējis, var tālāk neturpināt. To sāpīgi tēma. Labi, es noskatījos pāris reizes. It kā tev būtu ļoti pozitīvi un paceļoši, jo man patika Lindermanam ir ļoti skaists, balss tembrs, patīkams, ja, un Kravcovs ar savu vizuālo tēlu vienkārši nospārda, ja. Nē, Kravcovs vispār pēc sejas jau izstās, jā. Un kad viņš to zvanu dauzīja, ja, es tiešām gribētu, lai viņš manās kāzās. Zvanus. Un, ja Zigmārs Liepiņš vēlreiz iestudēs savu Parīzes Diemātes katedrāli, ja, es ļoti vēlētu, tiešām būtu ļoti priecīgs, ja Kravcovam, vismaz vizuāli atvēlēt Kvazimodo lomu uz plakāta, ja. Vismaz uz plakāta. Ar vienu zvanu.
Un tā esmu reāli. Vienīgi valoda, ka krievu valodā būtu tā izrādi jātaisa. Nu, tas gan jā. Uz citām valodām jau viņi neparakstās. Es esmu deputāti Vāļā Kraptsov. Jā, parakstos par. Arī par deputātiem un valodu. Un bija nesen arī ziņās, ka kāds uzvārdu neatminos, negrib samiloties no Saskaņas centra deputātiem. Bija parakstījies par šo krievu valodu. Tev bail vienkārši, ka tev piezvanīs vakarā. Man par to nav bail tiešām. Jā. Nav bail, jā. Un bija nobalsojis parakstījies par referendumu par krievu valodu. Un tā kā, viņš bija nodevis arī pirms tam to nodevis. Ja? Viņš bija nodevis svinīgos vērstu tieši tā. Viņš bija nodevis precīzos vārdos, jā. Un tauta cepās par to, kādas sankcijas viņam būs. Redz. Viņš parakstās par referendumu par krievu valodu, tāpat laikā izvērējis, ka latviešu valoda vienīgā īstā pareizā. Ko tu viņam varētu piešķirt? Es viņam varētu daudz ko piešķirt, bet, lūk, arī viens no virsrakstiem, kas parādās, ir tāds, ka šim te deputātam tiek piešķirts augstākais sodamērs. Jā, augstākais es lasīju un domāju, vai jā. man dieniņi, kas tā būs, ja? Asinis šķidīs vai nekā tam līdzīgi. Mūsu Saeimā augstākais sodamērs ir rakstisks brīdinājums. No tāda tiešām ir jākaunās un jānokaunās. Nebija gadījumā vēl no šitās, kā viņu sauc, no tribīnas, man liekas, arī bija. No tribīnas. Publiska kaunināšana. Fuj, tev deputāts vārdā tāds un tāds. Bet ja varbūt viņš nesaprotams, ko viņam saka, viņam vispār pa barā ban tas viss ir. Tāpēc mums arī pieņems otro valsts valodu, ja, lai mūsu deputāti, ja, kas ir, lai viņi saprot. Nevajag brīdināt tā, nevajag teikt vārdiski, fuj. Bet vai rādīt attēlus, lai visi saprot, gan latvieši, gan citi. Ar bildītēm, jā. Ar bildītēm, šiltēm. Kauninājums tāds. Otrais rauns, jā. Sunīts, jā. Bedīgs sunīts, tad milzīgi kaka kaut kādu hūpošanu. Un liels pirksts, jā. Liels pirksts kratās, visi saprot, zīmju valodā, jā. Un tur stāv Kraftsovs un raustas triķīti. Pirksts kratās. Cilvēkiem virtuālajā vidē bija tiešām tādi radikāli soļi, ko viņi ieteica spērt pret šādiem zvērsta pārkāpējiem. Un es esmu ļoti tolerants, pats esmu Baltkrievs daļēji. Ja. Es esmu aizkarpatietis. Ukrainas. It kā, ja. Jā. Un man tiešām, man ir pilnīgi vienalga, kas tur sēž, bet, tiešām, ja tas zvērsts, ja tu esi devis šo svinīgo zvērstu, tad arī viņu pildi. Mēģini pildīt un neprovocē. Jo šajā gadījumā šis cilvēks deputāts vai kā, viņš pats šo situāciju ir izprovocējis. Ja. Jo šīs sekas bija ļoti paredzamas. Protams, ka bija paredzams. Vai tad tu nezini, kas mums Latvijā dzīvo latvieši? Latvieši, jā, tas ir fakts. Ievēlam un pēc tam skatāmies baigies sūdi. Kāpēc mēs tādus? Jā. Kurš bija tas nelietis, kurš viņus ievēlēja? Jā, par ko tu balsoji? Es balsoju par Lembi, jā. Par ko tu balsoji? Tas ir saimnieks riktīgs, jā. Jā, tas ir saimnieks. Atver savu kūtu saimnieks. Pēc tam savu kūtu atver, Zatlēr kungs, jā. Un kas tur tajā kūtī ir? Mēsli. Nē, mums patīk tās mesijas gaidīt kaut kā latviešiem. Mesijas, Zatlers bija mesija uz ātro, tās 2 mēneši, mesija balsosim, izručīs, ja. Jā, bija Repša, jaunais laiks Repša bija, ja. Jā. Arī, sameta naudiņu vēl, ja. Sameta tauta naudiņu, lai viņš nāk un ko dara, ja. Arī, cilvēks ikona, ja. Ar ko tagad viņš nodarbojās? Mākslīgais intelekts, jā. Tās baumas par to, atnācēji un pārējais, tas laikā nebūs bijis velts. Jā. Jo, kurš? 12. gada 12. decembris, jā. Gaidām ar nepacietību nākamo gadu. Jo mums taču kosmos nāk, jā, virsū. 3 kosmos kuģi, viens garumā 200 kilometri. Wow! Un vēl 2 līdzīgi un ļoti ātri nāk. Tad jau lidlauks jābūvē. Jā. Kur viņi sēdīs? Virs Rīgas, jā, 240 kilometri liels kuģis uzkarās, jā. Ko tu darīsi? Korķis! Momentāli korķis tas ir. Jā. Bloķēti. Ak, Dievs, cik milzīgs tas kuģis šausmas. Tāpēc tās lielās filmas amīši, jā. Nekļūdās. Nesen arī dzirdēju stāstu par to, ka ir ASV, piemērs konkrētais pār ASV bija. Ir sievietes, kuras paziņo, ka viņām ir bērns lūk no citplanētiešiem, ja. Es domāju, ka gan, ja tas kaimiņš ir tāds augumā nepadevies un tās diezgan tāds fiziski vājš, ja, un tavs veicis ir riktīgs buldogs amerikāņu tāds, ja, un kad viņš prasa, paklau no kurienes tas sīkais pēkšņi parādījies, jo man bērni nevar būt, ja. Jā, ko tu saki no citplanētiešiem man apāt? Jā, un visi cilvēkiem skaidrs, jā. Visi skaidrs. Viņa bijusi nolaupīta. Ar rasti, zaļš un rasti piedzimst, ja. Jā, un resns. Un mākslīgu intelektu. Jā. Kā pa portfelītī tādā. Par noziegumiem un tēmu, jā. Cik bija piespriež šim te cilvēkam, kurš ažiotāža banku uzteica? Ja? 3 līdz 5 gadi. 3 līdz 5 gadi? Tikai.
Nu, ne, Mēs te raujamies, stāvam stundām ilgi garās rindās, jā, visādās jautrās pozās. Un viņam tikai 3 gadus iedod. Es domāju, ka viņš vecāks bijis. Kur tad 3 gadi? Nu, jā. Vismaz 16. Vismaz 16, jā. Kuklu, mēs esam apakaļ, jā. Mēs esam atpakaļ, jā. Kad īsu brīdi. Ar VPLV publicēto top 12 pasaules seksīgākie vīrieši pēc žurnāla People versijas. Un nosauc tavuprāt kādu tādu seksīgāko vīrieti, nu? Vienīgais, kas man nāk pēc vakardienas filmām, Davids Duhovnijs, jā. Bet tas, laikam, būs vecs vīrs jau, jā. Nav. Viņš šajā topā, diemžēl, nebūs. Viņš nav, bet šeit ir top tāda vīrieta. 50 varbūt, jā. Ja to var būt aiz strīps jau, jā. 3 gadi. Es varētu nosaukt... Breds Pitts, tas jau arī novecojis, tam jau pāri 50, topā, viņš jā. Nav. Te trešajā vietā ir Idris Elba. Kas ir Idris Elba? Uz man neskaties. Labi. Liams Hemsworths. Man neviens no šiem vārdiem. Bradlijs Coopers. Ok, bet te ir bildes viņiem klāt pievienotas. Bildes, jā. Nosauc vēl kādu. Nevienu pazīstamu personu nav. Es arī un skatos, bet tur kaut kas. Pusplik tēviņi tādi dominē vārda. Dominē vārda, kur es dēvēju, rupi nevar laikam tajā. Nevar rupi. Labi, tad, kur es nekādīgi nedēvēju. Šī tev vajag smuki caur puķiem, jā. Jā, kā runājošā, jā. Tu runājošā tā. Tad pēc people datiem top 12 seksīgākie veči, no viņiem puses bildes ir photoshopēts. Un dominē bārdiņas tādas, bārdiņas mati ne īsi, ne gāri tādi uz augšu, atletisks miesas būvis, viens no viņiem ir afroamerikānis, ja. Kā viņu sauc? Nav ne jausmas vārds, viņu klāču pie raksta nav minēts. Nu, kas tad tas par? Drāņķīgs raksts. Kas kaut ko tādu var uzrakstīt vispār? Drāņķīgs raksts. Bet seksīgākie topi, tas ir kaut kāds, tas ir baigi dīvaini patiesībā, jo... Ka mien tikai 3 cilvēks, protams, ka tas dīvaini. Top 12 un mien tikai 3 cilvēks. Vesmām viņai, piemēram, patīk Dzintars Šīčs un Kaspars Antes, ja. Tāpat laikā jaunajai meitenei patīk Lauris Strēdniks, Raits Sābele vai... Paga, mums vēl tas mēnens palika, jā. Nikolais Puzikovs. Jā, vai ne? Tas ir atsevišķs gadījums, man liekas, es nezinu. Tas ir ārpus topa būs, jā. Bet viņš ļoti maziņš augumā. Es redzēju Twitterī vienu bildi, kur kāds cilvēks, ja nemaldots, @vitamīns bija nofotografējies ar Nikolai Puzikovu tualetē. Vienkārši, ne jau tā. Pisuāri, jā, ap divu. Izlietnes un ar telefonu. Un Puzikovs augumā maziņš tāds. Protams, ka viņš ir maziņš. Maziņš? Viņš, kā uz skatus, viņš tās liels, bet tā augumā maziņš. Pareizi, tu pakāpies uz krēslu, jo tur arī būs liels. Pagaid, bet tāpat kā jaukais joks bija par to, ja Puzikovs dziedāt būtu grupas muzika sastāvā, tad grupa sauktos Puzik. Puzik. Un iedomājies, bet viņš... Kādā grupas sastāvā viņš dziedāt? Muzika. Ja viņš būtu mūzikas sastāvā, grupa būtu Puzik. Skaidra bilde, jā. Bet viņš, Klaus, tu varbūt zini, vai Nikolais vēl aizvien, viņš ir tā ogres kārtībnieks. Man liekas, cik es zinu, manuprāt, jā. Jā. Bet padomā, ogri nav baigā, ogri pilsēta, bet viņi nav lielpilsēta. Cik tur tie kārtībnieki ir kaut kādi, 4? Skaitot visas vecās mātes, jā. Nē, Dežurantus un apsardzes darbinieks, komendantus, jā. Nē, bet tiešām valsts policijas kārtībnieki vai pašvaldības policija, kas tur ir. Es pieļauju, ka 4, 5, ok, 7, ja. Vienalga, ja tu mājās, uzsēs ballīti, tādu skaļu, rīkīgi skaļu. Un tu, gribam Puzikovu, visi saka, gribam, jā. Uzgriez kārtīgi mūziku skaļi, ja. Ja kaimiņiem neienāk prātā izsaukt to pašvaldībnieku vai kārtībnieku, ja. Jā. Tad tu pats piezvani. Pats piezvani. Te baigi skaļi brauciet šurp, ja. Jā. Un ir diezgan liela procentuāla iespēja, ka atros Puzikovs, ja. Jā. Un Puzikovs tavā mājas ballītē. Come on, forši, ja. Un nav jāmaksā, tikai sots, jā, valsts policija. Ciemiņām, jā. Ciemiņām, jā. Patīk vīriešu formās, jā. Dziedoši vīriešu formās. Mēs jau nevaram pateikt ciemiņienes, jā. Spēka struktūra darbinieks formā. Jā. Spēka struktūra darbinieks? Jā. bet tāpat laikā, Rūdža, es nesaprotu, kāpēc visi metušies uz to Puzikovu tā kā tādu maitu līs uz tādu vecu gaļu? Uz vecu gaļu, uz svaigu gaļu. Ne, viņš jau nav, kaut gan jāpār, cik viņš apakaļ jau, kas jau tūlītās beigsies 2. akadēmija. Jā, viņš ir veca gaļa. 2 gadi jau ņemās, ja. Tas jau vairs nav aktīvi. Un tiešām, smuki puisis, smuki dzied, viss kārtībā, bet, pa viņu anekdotis to. Labi, ka nesmuks. Tas ir labi, ja. Varbūt šo varbūt tu zini, varbūt nezinu, Melna, ja. Melna, tomēr, mums patīk Melnas anekdotis. Ka Nikolai Puzikovu dziesmām piedēvēja tādas maģiskas un pat dziednieciskas īpašības.
Nu, kā reiz viņa koncerta laikā paralizēts puisīts piecēlās un izgāja ārā. Manuprāt, tas ir šovs, jā. Bet, zini ko, ja jau mēs ar Puzikovu sākām, jā? Tas bija sarunās, domā? Sarunāts. Ja jau mēs ar Puzikovu sākām šo tēmu, jā, tad mēs beigsim raidījumu ar šo tēmu, jā. Iedomājies, Puzikovs ieskrien ģimenes kašas cūgrē, tur skaļi šķīva pa gaisu un sieva saka, vīrs man nemīl, briesmonis cūka, vācies projām. Atnāk Puzikovs, uzliekties sievietē roku uz pleca un saka, mazā, Dievs tevi mīl. Jā, bet Puzikovu, diemžēl, mēs nelaidīsim tagad mūsu... Laidīsim, jā, mums ir... Okay. Nelaidīsim. Vēl 2 minūtes, jā. Bet... Nikolais, tas ir... Nikolai, mēs tevi atbalstam. Mēs esam visam 4 par, jā, un visiem 21 pirkstu, jā. Mēs varētu varbūt pat savākt kaut kā atbalstītājus, parakstus vajag vākt. Mofset vai Smotvef, kāda tev tā tur aktīvā darbība bija? Kā saucas, kad visi savācas kopā? Flash mob, visi atbalstam, jā. Jā. Piemēram, rīkojam flash mobu Puzikovu koncertā. Nu, ka visi vienkārši sanāk. Bet tu neaizmirsti pa krūzēm, jā? Ar krūzēm. Ar kafijas krūzēm. Un tā kā šo tēmu mēs beidzam tad, jā, un raidījam, jā. Nu tad gaidīsim jūsu tēmas apspriešanai. Jā, jūsu seksa pozes, jā, jo šodien mēs nesaņēmām. Ar visiem aprakstiem un vispārējo, jā. Tad mēs mēģināsim viņus un ziņosim par rezultātiem, vai tas ir izpildāms pēc šī apraksta. Jā. Kā arī tiešām droši sūtiet mums savas mīļākās tēmas vai arī aktualitātes nedēļas, kuras jūsuprāt būtu vērts apskatīt un iztirzāt publiski. Jā, tiekamies jau pēc nedēļas. Jā.